Labvakar šīs sezonas pēdējā basketbola apskatā. Ventspilnieki pēc uzvaras 5. mačā uz 6. Rīgā ieradās ar pārliecību, ka Kurzemē šo sezonu basketbols vairs neatgriezīsies. Bet Vefiņam atkāpšanās ceļa nebija. Derēja tikai uzvara, ar kur šo Ventspils pārliecību pārlaust uz pusēm. Aizvadītajā otrdienā visiem basketbola cienītājiem bija pirmā izdevība uzzināt jaunos LBL čempionus. Ar norunu jau uzvarēs Ventspils. Savukārt Vefam zaudējuma gadījumā nāktos noskatīties, kā kurzemnieki viņu mājās laistās ar šampanieti. Rīdziniekiem jau ar spēles pirmajām minūtēm maksimāls apgrieziens ieslēdz Sandis Valters, realizējot savu 14. tālmetienu finālsērijā. Taču mirkli vēlāk iekustas arī Ventspils uzbrukums, kad Bēdziņa 2+1 gājiens atjauno neizšķirt, un zinošākie vīri skatītāji rindās jau spriež, ka mačs noteikti ies punkts punktā. Mājiniekiem ierindā atgriezies potīts savainojumu gūšais Parachovskis un ir atlabis tik tālu, lai dominētu abos laukuma galos. Taču Ventspils sēriju grib pabeigt te un tagad. Efeģuku iemet spītējot pārkāpumam. Vairoks, sākot ar sērijas 3. spēli, ir praktiski neapturams, un vīterotājs Kārteris ceturdaļu noslēdz ar pustālo, kas pēc pirmajām 10 minūtēm dod +5 ciemiņiem no Kurzemes. Pēc mazā pārtraukuma spēli vislabāk atkal atsāk Sandis Valters. Viņam uzbrukumā pievalso Parachovskis, kuram piespiedu atpūta izskatās nākus tikai par labu. Artūrs Bērziņš netipiski sev divreiz pēc kārtas lidina bumbu grozam seceni no soda metienu atzīmes, bet VF komandā rokas nogulējuši nav nec Bakičs, nec arī Dairis Bertāns un Gatis Jahovičs. Katram pa 3 acīm un Guntis Enzels VF lavīnu aptur ar zīmīgu žestu. Tomēr arī pēc apspriedes VF iegūto 10 punktu pārsvaru neatdod un puslaiku noslēdz ar 46-36. Sākoties otrajai pusē, drīz vien emocijas neapvalda Ventspilnieku galvenais treneris un tiek pie tehniskās piezīmes. Pilnām komplektam Kaspars Bērziņš ienaglo 2 ātrajā uzbrukumā un mājiniekiem jau +15. Un ir skaidrs, ka VF šovakar gatavi cīnīties līdz asinīm. Taču tāpat noskaņojušies ir Ventspilnieki un ceturtais beigās mazliet pietuvojas, lai pēdējās 10 minūtes iesāktu vairs tikai ar 8 punktu deficītu. Izšķirošo cēlienu finālisti iesāk ar ilgāku klusuma periodu uzbrukumā, līdz beidzot precīzi ir Parachovskis. Ramūnam tas patīk. Taču drīz pēc tam VF atbalstītājiem atkal nākas saķert galvas. Laukumu klibodams atstāja tas pats Parachovskis, kura savainotājai kāja ir netīšām uzkāpis Hunters. Tomēr neraugoties uz to, VFam joprojām solīts 9 punktu pārsvars, līdz brīdim, kad laukumā nāk Jānis Strelnieks. Ar Jānku galā netiek neviens VF aizsargs. Pēc 2 zaudētiem groziem nosek Strelnieku apņemas daudz garākais Bērziņš, bet rezultāts vēl labāks izvēršas tieši viesiem. Minūtes laikā Strelnieks jaunākais gūs 7 punktus, samazinot starpību līdz -2, un kā tādā brīdī var nesmaidīt. Bertāns gan vienu atbildi savam vienaudzim sarūpē, bet otrā galā jau atkal Jānis Strelnieks. Pēc appusējiem sodametieniem joprojām +2 VFam, bet pamatlaika pēdējās 6 sekundes būs Ventspilnieku rīcībā. Lielā steigā Ventspils tiek pie tālmetiena, kur uztic vairogam, bet nekā. Čempionu kronēšana jāceļ līdz piekdienai, kad finālsērija vēl pēdējo reizi atgriezīsies Ventspilī, bet šoreiz uzvar VFs ar 72-70. Uzvarētāju rindās līderi punktus sadalīja ļoti līdzīgi, bet zaudētājiem 19 Jāņa Strelnieka reķinā, no kuriem 11 gūti cīniņa pēdējās 2 minūtēs. Sestās fināla spēles starplaikā tika pasniegta Jevgeņija Kisiela stipendija basketbola reputācijas spodrināšanai un jaunatnes treneru atbalstam. Šogad balvu saņēma ilgadējā trenere un basketbola patriote Mudīte Zandere. Jā, es esmu ļoti priecīga un tiešām šodien ir tāda sajūta, ka jā, es esmu pelnīgs. Jaunais talantīgais Valmieras basketbolists Rolands Šmits un perspektīvais jaunais treneris Nikolais Mazurs. Es domāju, ka šajā grūtā situācijā atbalstīt sportīvs treneris, tas ir svētais darbs. Esiet profesionāļi, mīliet basketbolu un atzinība neizpaliks. 27. maijs. Ventspils Olimpiskais centrs. Latvijas basketbols bija sasniedzis savu kulminācijas brīdi. 7. mačā VFam ar Ventspili taktiski vienam otru bija grūti ar kaut ko pārsteigt. Tāpēc te visu izšķīra sīkumi, raksturs un, protams, veiksme.
Trešo gadu pēc kārtas LBL finālsērijā čempiona noskaidrošanai ir nepieciešamas 7 spēles. Zīmīgi, ka visās iepriekšējās reizēs, kad uzvarētājs noskaidrots 7. mačā, uzvarējuši mainieki. Patīkami, ka uz pēdējo cīņu bija izpārdotas visas biļetes, kas liecina, ka lēnā garā interese par basketbolu atgriežas. Jau pašā sākumā vadībā izvirzās mainieku bumbotāji. Komandas punktu elītē pirmais pierakstās Vairogs, un turpinājumā Jānis Strelnieks ar pustālo metienu dubulto pārsvaru. Viesu mandrāžu ar precīzu trieci izkliedē neviens cits kā Valters. Pēc mirkļa Kuzminskas uzkurina publiku, tādējādi pirmā ceturdaļa noslēdzas ar minimālu, bet patīkamu mainieku pārsvaru – 22-18. Otrā ceturkšņa ievadā Ventspilī padodas vairākas veiksmīgas sadarbības. Spēlē labi iegājušais Kuzminskas gūst vieglus punktus no groza apakšas, bet pārsvaru līdz 8 palielina Strelnieks, individuāli apspēlējot Bertānu 26-18, un tas jau izskatās bīstami. Tomēr tad pienāk kārta Bakičam, vai kā komentētāji viņu dēvē Melnkalnes džokerim. Caurgājienā 2 punkti un jau nākamajā uzbrukumā precīzs stāvmetiens. Ejot uz priekšu spēles laikam, arī spriedze laukumā aug. Bērziņam sots un vēl tehniskā piezīme, ko Efe Džuku rezultē 4 precīzos soda metienos. Tiesa gan, līdz puslaika izskaņai nevienai komandai neizdodas atrauties, un līdzvērtīgā cīņā pirmā puse beidzas neizšķirti – 35-35. Tādas spēles un tādas turnīras parasti vien aizsardzība. Es domāju, tie, kas labāk un pašaizliedzīgāk nospēlēs aizsardzībā un arī gudrāk droši vien, tie arī uzvarēs. Otrais puslaiks iesākas pretēji kā iepriekšējās ceturdaļas. Tagad pirmos punktus gūst tieši viesu spēlētāji. Vispirms Bakičs un joprojām apturams nav Sančo, kurš dubulto vefiņu pārsvaru 41-35. Laukumā arī principiāla cīņa un ir jūtama īsta play-off atmosfēra. Vislielāko pārsvaru Vefs sasniedz pēc ātrā uzbrukuma, kurā Bakičs gūst jau savu 16. punktu 49-40. Tomēr jau atkal pavisam īsā laikā mainieku komanda pievelk. Bērziņš realizē 2 stāvmetienus pēc kārtas, un līdz ceturtdaļas beigām spēle atkal ir izlīdzinājusies 58-57 Vefa labā. LBL 20. sezonas pēdējā ceturtdaļa iesākas ar Valteru precīzo pustālo metienu, tomēr uz karstām pēdām 2+1 realizē Vairogs. Vefs gan atkal iegūst minimālu pārsvaru, tomēr dažu sekundžu laikā elementāras kļūdas, un Ventspils to izmanto nekavējoties. Diemžēl ar 5. piezīmi malā noiet viens no Ventspils līderiem Jānis Strelnieks. Taču Efe Džuku ar vairākiem efektīviem gājieniem izvirza vadībā mainiekus un liekas jau, ka šoreiz Vefs neatspēlēsies. Kārtējā sprintā traucas jamaikietis, bet lēnāk par tiltu draugi Gača parāda virzienu mājās. Parahovski spēli izlīdzina un nedaudz vairāk kā pusotru minūti līdz beigām atkal fantastisks ir Bakičs 75-72. Kārtērs dod cerības, viņa tālmetiens ir precīzs īstajā brīdī. Turpinājumā Ventspils izvēlas sodu sišanas taktiku. Tomēr Valters ir apskaužami mierīgs. 100% precizitāte no soda līnijas. Pašās beigās Kārtērs kļūdās driblā un pretī čempionu titulam aiztraucas Bertāns. Aizraujošā 7. finālmačā pie uzvaras tiek viesi 87-82 un Vefa Rīga svinības var sākties. Finālsērijas vērtīgākais spēlētājs 7-kārtējais čempions Sandis Valters, kuram šis jau 2. MVP tituls. Un mēs parādījām, kā komanda, tā ir vislabākais brīdis. Un ja nebūtu mūsu komandas biedri viss, tad nebūtu šitas nebūtu čempionu tituls. Es vienkārši esmu ļoti lepns par mūsu komandu. Es esmu par visu lepns. Liels jums paldies! Svinat! Ventspils komandā visrezultatīvākais Efe Džuku, kuram 21 punkts, bet uzvarētājiem 7. spēles vērtīgākais spēlētājs Bakičs. Pateicoties viņa 28 punktiem, Vefs kļuvis par čempionu. Sērijas vērtīgākajiem spēlētājiem tikpat lielisks sniegums – 19 punkti un tieši izšķirošajos brīžos iemesti 8 no 8 soda metieniem. Vēsture tiek rakstīta pa jaunam. Pirmo reizi LBL 20 gadu ilgajā pastāvēšanā par čempioniem kļūst Vefa Rīga. Vefiņam šis ir pirmais tituls, un pirms 4 gadiem iesāktais darbs beidzot ir nesis kārotos augļus. Tagad es gribu pateikties džekiem, kas varbūt sezonas vidū tik labi nespēlē un tik daudz nespēlē, bet tagad parādīs to, ka viņi ir labi spēlētāji, ar labu sirdi, ar lielu sirdi, un ka mēs varam būt čempioni arī lielās grūtībās. Zīmīgi, ka Ridzinieks līdz uzvarai aizvedis tieši Ramons Butauts, kurš pirms tam to iespēja ar ASK Rīga.
Ramona piesaistīšana komandai iespējams ir bijis viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmējis šo panākumu. Мне трудно говорить. Я скажу, что мы вдвойне чемпионы. Если мы бы играли в полном составе, это уже было бы трудно выиграть у Весбуса. Но мы играли, половину игр играли вообще без троих игроков первой пятерки. Хвала этим мужчинам. Viens no galvenajiem sērijas vilcējspēkiem bija Melnkalnes leģionārs Bojans Bakičs, kurš pēdējā mačā bija fantastisks. I'm really happy because there is no better day when you win a championship and there is same day it's the end of the season. So Tomēr galvenais faktors, kādēļ melnā nāve beidzot ir atdzimusi, meklējums pašā komandā. Viens par visiem, visi par vienu, kas spilgti parādījās šajā finālsērijā, kad daudzi spēlētāji cīnījās neskatoties uz savainojumiem. Un nākamajā uzbrukumā Efa Džuku pārķēri aizgāja, un kas notika tālāk? Izstāsti. Efa Džuku vienkārši ienāca manā mājā. Tur nevar tā vienkārši. Lai vai kā, apsveicam arī Ventspils komandu, kur kopumā aizvadīja ļoti labu sēriju. Lai gan šogan izcīnīja tikai 2. vieta, tomēr jāpiebilst, ka tik pilnas tribīnes un tik lielisks skatītāju atbalsts nevienai komandai sen nav bijis, kas kopumā Latvijas basketbolam nāk tikai par labu. Neko paņēmām čempi vienkārši šodien no visu. Tad bišķiņ tā kā bija augšā lejā, lai jums visiem interesantāk, bet mēs parādījām, ka mums tur kaut kas karājās lielāks nekā citiem. Šo sezonu esmu pieteicis reklāmu vairāk kā 20 dažādos veidos, bet viss ģeniālais ir vienkārši, tāpēc pēdējo pieteikšu klasiski. Tagad reklāma, bet pēc tās lielais slotkārs fināls, 2000. gada 7. spēle un aizvadītās sezonas top 10.